Sveiciens visiem! Šajā video es jums parādīšu mūsu platformas RVA NFT pirmo finanšu produktu, kurš tika palaists 8. jūlijā 26. gadā. Tātad šobrīd platformam piedāvā dažādas iespējas un praktiski mēs esam startējuši oficiāli 15. jūnijā, un šis ir mūsu pirmais finanšu produkts. Kas jums ir nepieciešams? Tātad jums ir nepieciešams pirmām kārtām NFT, kurš ir aktīvs un kur jūs esiet iegādājušies, izmantojot piedāvātos NFT līmeņus, jo katram NFT ir savs atbilstoši ienākuma limits. Jā, tātad pat sākot ar $28, tas ir pirmais NFT līmenis, jums ir iespēja ienākt, investēt, piemēram, maksimums $75, un katru mēnesi saņemt pasīvu sākot no 10 līdz 16%. Jebkurā laikā jūs varat palielināt savu NFT līmeni, un tas nozīmē, ka jūsu limits plusējās. Ja? Tātad, ja jūs ienākat ar NFT $28 Genesis, jūs varat palielināt uz advance, un tas nozīmē to, ka advance līmenī jau ir 160 USDT limits, tātad jums šī summa plusēsies. Un tā tālāk, ja? Tātad mums ir dažādi līmeņi. Protams, ieteicamais līmenis ir 550 USDT hidro. Kāpēc? Tāpēc, kad nākošais produkts, kurš pievienosies tuvākajā laikā, ir deflācijas monēta. Tātad, sākot ar šo te līmeni, jums ir iespēja piedalīties un saņemt ienākumus, attiecīgi konkrēti izmantojot hidro un saņemt deflācijas monētu. Tātad deflācijas monētu daudzums ir 10% apmērā, sākot no hidro līmeņa un turpmāk arī uz visiem nākošajiem līmeņiem. Ja? Tātad kvantums 110 deflācijas monētas, puls 220 un tā tālāk. Augstākais līmenis šobrīd mums ir Infinity. Tātad 24,000 USDT, tas nozīmē, ka 2,400 deflācijas monētas, kuras tiks iegūtas, tātad viņas nepiedalās nevienā biržā. Tā ir iekšējā šīs te sistēmas deflācijas monēta, kurai noteikti augsts vērtība, augsts cena, un attiecīgi tā ir papildus iespēja ikvienam partnerim, kurš ir nolēmis ilgtermiņā iegūt pasīvos ienākumus. Protams, ir arī iespēja pelnīt aktīvi, izmantojot mūsu mārketinga sistēmu. Bet šobrīd atgriežoties pie pirmā finanšu produkta, ja, tātad parādīšu jums maksimālo minimumu. Jau ar $25 jūs šeit varat sākt piedalīties, ja, tātad jums var būt vairāki FinFlow produkti, ja, bet šobrīd, kas vēl ir jāņem vērā, kad mūsu limita puls ir ierobežots līdz 5 miljoniem. Un ņemot vērā to apstākli, ka mēs jau esam vairāk kā 4000 aktīvu lietotāju, sākot praktiski no starta brīža. Tātad šobrīd jau ir izmantoti 240,24 tūkstoši. Ja? Tas ir noticis nepilnas diennakts laikā, jo starts bija 8. jūlijs 26. gads, un tātad aktīvie partneri ir pamazām sākuši iegādāties šo te FinFlow iespēju. Ja? Tātad iegūt pasīvo ienākumu, izmantojot savu naudas kapitālu. Ja? Tātad šobrīd veidoju FinFlow. Maksimālais, ko es varu šeit uzlikt šobrīd, mans maciņš ir papildināts ar minimumu $25, ja, tātad spiežot uz maksimumu, un šī gadījumā vienkārši es varu uzlikt auto
reinvestu. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka katru nedēļu notiek automatizētā pārreķināšana, jā, tātad saucamais saliktais procents. Es domāju, ka daudzi zina šī te saliktā procenta spēku. Un tādā veidā es varu ilgtermiņā veidot savu kapitālu, jo viss tas, ko es reinvestēju, praktiski palielina manu limitu, ja? Tātad to limitu, kuru es varu uzlikt uz augošo procentu. Ja? Tātad spiežu turpināt. Tūlīt maciņā parādīsies apstiprinājums, tātad spiežu apstiprināt. Notiek transakcija caur blockchainu, ja? Tātad mēs izmantojam BEP20 BNB Smart Chainu, apstiprinu. Un es esmu atvērusi šajā te profilā tātad savu pirmo FinFlow produktu. Jā, tātad produktu, kurš man ilgtermiņā dos katru mēnesi minimums sākot no 10 līdz 16%. Ceru, ka šī informācija jums būs noderīga. Jā, tātad mazliet ir jāpagaida, kamēr šis te process tiks aktivizēts, bet katru nedēļu, jā, tātad man ir iespēja papildināt šo te savu finanšu produktu, jā, tātad tā kā šī profilā ir ierobežojums līdz $75, jā, tātad, nu, praktiski to var darīt katru nedēļu, to var darīt reizi mēnesī, un, protams, var pāriet uz augstākiem NFT. Vēlu visiem veiksmi! Līdz nākošai reizei. Sekojiet līdzi informācijai mūsu grupā, un mēs katru nedēļu, mums ir informatīvie zumi, ja, un arī, protams, privātās tikšanās. Lai visiem izdodās!